Ziniet, kāda priekš manis ir pati būtiskākā atšķirība starp parasto grāmatu un grāmatu šādā formātā. Tātad šādā formātā man ir iespēja strādāt ar tekstu. Ko tas nozīmē? Es viņu varu pastrīpot, es viņu varu izdalīt, es varu nokopēt kādu fragmentu no šī teksta, un, manuprāt, tā ir fantastiska iespēja. Programma Adobe Reader. Divas lietas, kas man patīk. Pirmā lieta, es vienmēr varu palielināt tekstu tādā izmērā, lai man ir ērti lasīt. Otrakārt, es varu strādāt ar tekstu un tekstu atzīmēt, tātad atzīmējam, kādu teksta daļu es gribu atzīmēt, un pieņemsim, es gribu nosvītrot, tātad, ja es strādāju ar kādu darbu. Plus vēl, kādas vēl man ir iespējas. Tātad man ir iespējas, es varu, piemēram, izcelt kādu tekstu daļu. Tieši tas pats attieksies arī par kādām fotogrāfijām, ar kurām es strādāju, vai es varu uzrakstīt, labot. Atzīmes virtuālajās grāmatās no atzīmēm parastajās grāmatās atšķirās ar vienu ļoti būtisku niansi. Viss, ko es esmu šeit saķēpājis, es varu izdzēst. Parastajā grāmatā, diemžēl ne.